viņu arī uzskata par Robinu Hudu, kad viņš tos zemnieks visus aplaupa. Un tā vietā, lai lasītos prom, viņš atkarķēja pudeles un ar visiem sadzer. Es nu viņu nosaucu. Dūžas pietiks? Ja, viņā bija tā patika, man liekas. Un tāda arī patoloģiski, varbūt pret visu to, ko viņš darīja. Vienīgais viņa varoņdarbs ir tas, ka viņš pateica savai dzīvē jā. Tas skaidrs, ka viņš bija bandīts, ja, slepkava, laupītājs, ja, neapšaubām. Ja pēc mūsdienas medicīnas metodēm skatoties, viņam piemita maniakālā depresija. Tas pakāršanas fakts ir tāds, kas liek uzdot daudz jautājumus.